Jau, šis ir Šveices vlogs. Es neesmu neko nofilmējis no lidostas un no ceļa, tāpēc, ka mēs vakar braucām galīgāko tumsu un pa lietu. Nu jā, ko es paspēju vakardien ieraudzīt tikai viesnīcu un ārpusē vispār neko nevarēju redzēt. Uzreiz iedomājos, ka šito vajag nofilmēt. Tā kā sākšu ar rumtūru. Mums ir ieeja un vispār jārunā ir klusi maksimāli, tāpēc, ka šeit viss ir no koku un visi viens otru dzird. Tā ir lielā gulta. Šodien jau te pagulēju. Gaismiņas, un pats galvenais, ka gaismiņas visi jau regulējās ar šitādām podziņām. Nu, nekas īpaši vai ne, bet, nu, man kā čuvokam no pļauniekiem tas liekas insane. Es atvainojos, tikko esmu pamodies, tāpēc bija šī raustās valodiņa. Kas ir insane, ir vannas istaba, milzīgs spogulis, pacēlsim augstāk, lai nevar redzēt. Te jau Rebekas kaut kāds te mantas ir. Vanna. Šitajā vannā es noteikti gribēšu nomazgāties, te viss apkārt no koka ir sataisīts, ļoti smuki, nezinu, šitan es pagulēšu un pīlīti izmantošu obligāti. Un, nu, naktī neko īsti redzēt nevar, bet tagad ir rīts. Karoči, ārā ir 9 grādi. Es kaču aizmirsu statīvu paņemt arī. Es pat nezinu, kur nolikt kameru, lai varētu jums kaut kā smuki nofilmēt un parādīt. Labi, es pamēģināšu uzlikt varbūt kameru kaut kā un saģērbšos, nomazgāšos un tad pastāstīšu, kāpēc es šeit esmu vispār un ko es šeit daru, ja? Davai, tiekās bišku vēlāk. Ok, tad es solīju pastāstīt, ko es vispār daru Šveicē. Sēdējies mājās. Rebeka, man draudzene Rebeka arī strādā, respektīvi viņai no darba piedāvāja braukt tā kā uz darba pasākumu, kā lai to nosauc bootcamps. Ja zināt, kas ir bootcamps, tad tas ir bootcamps. Ņemot vērā, ka viņi strādā no mājām pārsvarā, tad viņi viens otru kā darbinieki viņi neredz, līdz ar to tas viņu boss izdomāja, ka būtu baigi forši visu salasīt kopā, un, protams, ka kur nu būtu foršāk visus kopā salasīt, kā ne Šveicē, vai ne? Boss arī izdomāja, ka darbinieki var līdzi ņemt tuviniekus, kurš gan ir vistuvākais, vai ne? Protams, ka es pateicu, ka jā, ka es braukšu vai not, un es visu laiku jautāju, cik par šo ir jāmaksā, un beigās izrādās, ka ir jāmaksā tieši 0. Taču visu, ko jūs redzat video, ir pilnīgi bez maksas. Nu, vēl lidostā Ļotanē mēs nopirkām pājas, starp citu to vajadzēja nofilmēt, bet, nu neesmu es baigais filmētājs, zin kā. Tā kā tā, jā, šeit es čilošu veselu nedēļu, kamēr viņi strādās. Viņiem būs bootcamps, tikmēr es kā piekabe varu staigāt apkārt. Es dzirdēju, ka šeit ir baseins kaut kur visu laiku ir 30 grādi. Īsāk sakot, es centīšos kaut ko safilmēt, kaut ko jums parādīt, kamēr es esmu Šveicē, Latvijā ir jauks krabiks, ja, jaunietis, kurš to visu ātri forši samontēs. Kurš tiekās citos kadros, davai, atā. Ok, izdomā iziet ārā, nofilmēt, parādīt jums, kā no ārpuses izskatās mūsu hotelis. Es jau bišķīt esmu tādā kā šoka stāvoklī. Markus man līdz galam neiemācīja, kurš režīms jāliek ir iekšā. Bet apmēram izskatās šādi. Es gribētu, laikam, lai viņš pabrauc garām, baigais troksnis no viņa nāk. Es laikam pagaidīšu, kamēr viņš nobrauks. Ok, tas čaris neizskatās, ka viņš kā taisās kaut kur braukt. Vakar mēs iebraucām un bija 15 grādi. Jūtat, jā, Rīgā ir tricārs, atlido uz Šveici, tev ir 15 grādi. Tad mēs iekāpām autobusā un atbraucot līdz... Viņš mani troļo! Ko tu vāc? Viņš apstājās un tagad viņš pēkšņi sāka braukt tālāk. Nu tad, ja ieiet numuriņā, tur vispār ārā jau paceļoties augstāk, ārā jau bija vispār kaut kādi tur 7 grādi. Nu šo no rīta pieceļoties, mēs redzam, zin kā forša saulīte vai ne, pastieties, kalni, saulīte, ir riktīgi forša, smuki un ir 6 grādi. Ir 6 grādi, pa dienu soli kaut kādus 12 grādus vispār. Labi, es jums to parādīšu, ja, ko es redzu. Tu kamerā redzi vienu, bet tie apjomi, ko tu redzi apkārt, nu, tas ir vispār insane. Tā kā to mēģināšu parādīt, un atkal tagad pēkšņi sāk braukāt mašīnas apkārt. Vai. Tas ir tas, ko es tagad redzu. Paskatieties.
iečekojiet šito. Šits, protams, ir bišķīt ar zūmiņu, bet vot šitas. Un iedomājieties, jūs no rīta pieceļaties, un šis ir tas, ko jūs redzat. Tie koki. Un tās ir mājas. Un rekur brauc arī vagoniņi. Mums iedeva šitādas kartiņas. Rakstīts ir Raimonds. Un ar tām kartiņām saka, ka tu vari braukāt ar tiem vagoniņiem, vari braukāt ķipa pa brīvu. Tā kā es domāju uztaisīt live streamu. Gribēju teikt, tā kā vienojoties klāt streamam, bet šo vlogu jūs gan jau noskatīsieties tad, kad es jau būšu atpakaļ Rīgā. Tā kā dodamies tālāk, tālāk pamēģināšu jums arī kaut ko. Man kāds zvana. Man Rebeka zvana. Man liekas, es atradu izcilu kadru. Man aizmugurē ir Alpu kalni, kā es sapratu, ja. Rekur ir pati pilsēta, ja. Un kā redzat, es atrodos tādā kā maliņā, pavisam tā kā maliņā no pilsētas. Tāpēc es iepriekš teicu, ka es neesmu tā kā iekšā pilsētā, it kā neesmu, bet, pastoties mapēs, laikam tomēr esmu iekšā pilsētā, bet, baigā kaut kādā maliņā. Par kartiņu sakot, jā, vēl es arī neesmu izmēģinājis, jo nekur neesmu aizgājis, sakot, ka ar šo kartiņu pa brīvu ir pacēlāji, var braukāt turp šurp atpakaļ. Ir arī dodās kaut kādas akcijas uz riteņiem, dodās akcijas uz kaut kādiem vēl tur pasākumiem. Un, kopumā, jā, tā ir kaut kā tā kā akcijas kartiņa, un ar viņu ir visādas atlaides. Es nedomāju, ka es šodien baigi tālu aiziešu, bet aiziesim tālāk, pastīsimies, kas vēl šeit ir. Un es pa ceļam pamēģināšu palasīt kaut kādu loru. Jā, protams, šeit vēl ir visādi hoteļi, bet rekur jau var redzēt, ka sākās pilsēta. Un jā, redzēsim, kas šeit vispār ir pa izpriecām, kas šeit vispār ir tāds. Visi tādi laimīgi te izskatās. Es nezinu, par ko šeit bēdāties. Varam paskatīties uz mašīnām, jā. Naudiņa tad cilvēkiem ir, jā, var redzēt. Par cenām es vēl neesmu apskatījies. Es pat nezinu īsti, vai šeit var tā vienkārši stāvēt un kaut ko filmēt. Pieņemsim, ja Latvijā tu nostājies un sāc filmēt, ir divi varianti. Vai uz tevīm skatās tā kā uz tādu stulbeni, vai arī paliek dusmīgi, ka kāpēc man filmē vēl neskās. Rekur ir e-baiki, kā es saprotu, ir mountain bike, un tur arī kaut kur jābūt arī e-baikiem, e-baikiem, kā viņus tur īsti sauc. Smuki. Pilsētā ļoti smuka, kā redzat, tur ir kalns. Jā, vajadzēja laikam mājās bišķīt palasīt. Kuras vispār atbrauc? Es nezinu, kā vārdiem izteikt, kā te izskatās. Tā kā pasakā, ka arī šeit ir kaut kādi, kaut kas līdzīgs muzejam. Tad apskatīsimies, kas šeit mums labs ir. Tas pārdot mājas jaunieši. 13 miljoni? 13 miljoni CHF. Pagaidiet, mēs to uztaisīsim. Cik tas ir? Tas ir 141 miljonus? Ai, tas tā arī sanāk. Varbūt kādam ir naudiņa, varbūt kāds varētu man kaut ko šitādi iepirkt. Tas ir kaut kur Alpu kalnos augšā. Kas ir interesants fakts, ko teica Petros, ja, kad es viņam teicu, ka es braukšu uz kalniem, un es te gribēšu streamot, vai ne? Viņš teica, ka ģenerāli kāds streams tev šeit ir, nebūs interneta. Es iegādājos Latvijā e-SIM. Jā, es iegādājos virtuālo SIM-karti par 30 eiro Rīgā uz 7 dienām ar bezlimita internetu. Es principā arī sākumā neticēju, ka tas varētu būt bezlimita internets vai ne. 7 dienas un tikai 30 eiro. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka mēs esam Alpu kalnos, jā, te visur ir kalni un te visur ir 5G internets. Burtiski visur. Par internetu satraukties vispār nevajag. Izskatās, akordojoties, jā, pēc mapes, izskatās, ka es esmu šīs nelielās pilsētiņas pašā centrā. Te ir tāds kā neliels aplis. Domāju, ka es turpināšu savu ceļu uz leju. Šeit ir daudz restorānu, ir daudz ko tur suvenīru un tā tālāk, visādu krāmu sūdu. Bet tev neviens neiet virsū un ar domu kaut ko nopārdot, vai ne? Riteņu īrei, un tur sieviete lika tos riteņus, un viņas manīm skatījās, un viņas manīm neskatījās tā kā uz tādu, davai, vai tu negribētu lūdzu paņemt manu riteni, ja? Viņa uz manīm skatījās ar tādu, labdien, forši, nāc ar manīm.
Un, ja tu negribi, varbūt tu rītē negribi. Ja negribi, viss kārtībā, viss labi. Un es viņai saku, ģipa, es, Englishā, I'm just looking around, you know. Un viņa tā, okay, take care, jā, davai, tur visu labu. Es tev Twitchā skatos tā tālāk. Es šodien no rīta piecēlos, tad, kad es citu, varbūt tas mans krābīgs iemontēs to iekšā. Es no rīta, kad piecēlos, sāku jums kaut ko stāstīt. Varbūt tur var dzirdēt, bišķi grūti elpot palika, ja, vajadzēja bišķi elpiņu paņemt. Jā, es paskatījos Google, es izrādās, esmu 1500 metrus virs jūras līmeņa. Es domāju, ka tas arī varbūt nedaudz, kā saka, kaut ko ietekmē. Kaut ko pafilmēsim, lai ir kaut kādi kadri, lai ir ko iemontēt. Jā, ieliksim iekšā, lai ir kaut kāds šitas te cinematic movies, lai kaut kāds varbūt sanāk. Paliek siltāk, daudz siltāk. Pēc laika prognozes šodien teica, ka nebūs siltāk par kaut kādiem 15 grādiem, bet tagad jau jūtās, ka jau paliek daudz siltāk, un man jau pilnīgi prasās jaku novilkt. Varbūt vajadzētu iet atpakaļ uz mājām. Čurāt arī gribētu bišķīt. Jau, 100. Mums šodien ir tā kā otrā diena, šodien ir otrdiena, mēs šeit esam līdz svētdienai, un šodien mums ir plānos iet fotografēties, fotosesija ar suni. Es neatceros viņa sugu, kāda ir suņa suga, bet grūti elpot no filmas Bethovens. Tā kā šodien mēs iesim fotografēties, es ņemšu kameru līdzi, kaut ko gan jau pafilmēšu, bet tas ir kaut kur tur kalnos, kaut kur vēl augstāk. Mums šodien no rīta te ir kaut kādi plus 10 grādi, Rebekai, protams, kā augsti. Un viņa ļoti gribēja jaku, tāpēc, ka mēs iesim augšā kalnā. Un es aizgāju uz veikalu, mēs vakar bijām pa veikaliem, mēs tur neko baigi nenopirkām, Rebeka nopirka savu tikai džemperi kaut kādu. Mēs tīri paskatīties cenas un atradām lētāko jaku, kas viņai patika. Firma mums ir Cotopaxi ar kaut kādu lamu no Fortnite uzzīmētu. Šitāda te jaka pa 190, varbūt var redzēt, varbūt nevar redzēt. 190 frankiem vai kas te ir franki, paundi, man vienalga. Bet beigās te ir 197 eiro. Rītdien es piecelšos agrāk pirms visiem un iešu safilmēšu, kā izskatās brokastis. Jā, parādīšu jums, kā izskatās skats man no ārpuses. Smuki. Ļoti smuki, tur kāds pļauj zālīti, bet es pat neesmu dusmīgs, ka tur kāds pļauj zālīti. Un tur ir pilsētiņa maziņa. Tur ir milzīgs kalns tepatās priekšā. Tālūk. Iešu lādēt kameras un gatavoties iešanai pie Bethovena. Tā kā tā tiekās bišku vēlāk. Čau! Rebeka, kur mēs esam? Wrong tour. Tu vispār pirmo reizi parādies manā vlogā šajā brīdī. Mēs dodamies pie Bethovena. Taču tu neviens neteica, ka Bethovens ir augšā kalnā sēž. Kaut kā es palaidu šo informāciju garām. Mēs uzlīdīsim augšā un tad mēģināšu pafilmēt, cik mēs augstu esam. Mēs actually jau esam kaut kādu 20 stāvu mājas augstumā. Kā solīts. Tik augstu
mēs apmēram arī atrodamies. Nu jā, apakšā ir tās mājas. Es vajag tas ir kaut kāds 10. stāvs, kaut kāds 20. stāvs noteikti. Lībiks jau piekusi. Mēs ejam mūsu grupai pašā aizmugurē. Jā, mēs te ejam augšā pa trasi, un te izrādās, nu, pa mūsu kājnieku trasi, un te izrādās priekš riteņiem ir šitāds izveidots. Ja kāds domā, ka es baigi atpaliek no grupas, tā nav. Es speciāli atpaliek no grupas, ok? Ok, mēs esam augstu. Negribu bildīt tev to uztaisīšu? Cik mums vēl daudz? Rībik mums vēl daudz ir. 4 kilometri jau. Cik? 4. Es izģērbjos. Es jau viss labši esmu. What the fuck, nopietni? Jā. Pirmais checkpoints ir pievarēts. Pēc šitiem te. Klausoties, ko boss saka, tad vēl kaut kādi 500 metri mums palikuši. Nu, 700 metri. Pasies, cik smuki ir. Wow. Un nē, mēs ar Rebeku neesam atpalikuši no grupas. Mēs esam pirmie. Jā, mēs esam pirmie, mēs vienkārši apstājāmies un iesim beigās, lai varētu kaut ko bišķīt iefilmēt, ja? Un te ir pacēlājs, bet pacēlāju neviens neatbalstīja man ideju ar pacēlāju braukt augšā. Tāpēc mēs iesim pa meža ceļu tālāk augšā. Protams, kāpēc gan ne? Kāds prikols Bethovenam tā kā dzīvo tur augšā, tam sunim? Lai tev būtu ko pajautāt. Nē, tā kā... Kas viņam tur tā kā vadā ēdamo? Nu? Man liekas, viņš tur dzīvo, actually mājā. Reklāma kam? Give me it up. Pagaidi, The Lodge. Reku reklāma. Tu piesedzi pakaļ, gribēji nofilmēt? Es jau iepriekš biju nofilmējis. Nav baigais kaifs tīpā iet un filmēt. Baigi pagrūti. Vispār domāju, nahirs to kameru paņēmu līdzi. Bet labi, ok, davai. Tiekās augšā pie Bethovena jau. Mēs esam beidzot pašā augšā. Nu, ne pašā augšā, protams, tur ir vēl augstāk var uzkāpt. Bet mēs esam diezgan augstu. Diezgan augstu. Un šeit, rekur tur, ir cilvēki savākušies. Mums šodien tā fotosesija ar Bethovenu. Tā ir visa mūsu grupa. Un tur ir Bethovens un tur ir fotogrāfs. Es pats tur gan jau lejā nefilmēšu, tur pilns ar cilvēkiem. Zinu, kā es kaut ko viņus tur pafučēju un tā. Nu, baigais fotogrāfs es neesmu, vai ne? Tur jau fotogrāfs ir, kurš mūs tur nofučēs. Bet šitā vispār kaut kāda pasaka. Es nezinu, šitas ir vispār kaut kas... Es biju Rumānijā, kad biju jaunāks. Tur bija kalni, bet lai šādi kalni. Vēlreiz, paskatīties vēlreiz uz šo. Wow. Vienkārši vēl. Ok, tātad šī ir mūsu galvenā zāle. Es nobraucu tur apakšā, tur no lifta. Un šeit mūsu galvenā zāle ir baigi agri. Es piecēlos speciāli tik agri, lai nevienam netraucētu un varētu normāli safilmēt. Šobrīd ir 6:35 un šeit ir tā kā main vieta, kur mēs varam ņemt ēdamo. Un nu jā, te jau kaut kas jau ir salikts, kāds jau te jau skraidīs apkārt un kaut ko licis. Šeit ir Nutella būs, marmelāds, honey, raspberry jam, marmītis kaut kāds, nezinu, kas tas tāds ir. Bet, jā, nu, kad tu paņem šķīvīti, te būs vēl augļi, un te būs pilns, tur būs lasītis, maizīti un tā tālāk. Un tur mums ir vēl tāda kā zaļā zona, kur mēs varam vienkārši apgulties saulītē. Ejam atpakaļ uz liftu. Es esmu lobbyjā atpakaļ. Es nogāju lejā un domāju, nu pagaidīšu, kamēr, zinu, kā atnesīs brokastis. Un beigās atnāca čalītis un ieslēdz visur gaismu. Jā, iepriekš gaismiņas nebija, šobrīd viņš ieslēdz gaismiņas. Kad būs brokastis, te jau nofilmēšu, kā izskatās brokastis.
kamēr esmu viens pats izmantošu iespēju aiziešu pašu apakšu. Tur arī ir atpūtas zona, plus, tur places, biljards, tāpēc, iesim lejā, parādīšu, kā tur izskatās. Ieslēdz gaismiņa. Ok, rekur ir gaismiņa, rekur šitā izskatās, es nezinu, kā atpūtas zona, vēl viens milzīgs dīvāns paklājiņš. Šeit ir galds. Galds kumode ar lielu televizoru, un tur kaut kur iekšā ir places, vakar FIFA jau spēlēju. Šeit ir biljards, vīni. Lieki teikt, ka tu jebko šeit var ņemt. Tā kā visu var ņemt, pilnīgi visu. It kā teica, ka var arī tikt pie tiem šefiem, pie viņiem iekšā. Rūmus ieslēgšu visur gaismu. Var tikt arī pie šefiem, bet zin kā, es pārāk šājies, lai tiktu tur iekšā, laikam. Āfrika, Switzerland, pasēties 21. gada, 19. 14. gada. Man pat, tu vari ņemt un reāli dzert. Ja tu gribi kaut ko padzerties vai ne, tad tu vienkārši atnāc, paņem un padzeries. Kur ir leduskapis apakšā. Visādiem vietējiem kaut kādiem dzērieniem, ginger beer, ir limonādes stikla pudelītēs. Šitās citas vakar dzēru ābolu bija nereāli laba. Žēl, ka vēl nestrādā mums no paša rīta sauna. Tur ir baseins, viņš starp citu ir apklāts, var redzēt. Jā, kur strādā šefs. Viņš jau tur rukā. Kaut ko taisa rīta prepus. Man atļauj iet iekšā virtuvē, bet es īsti vēl neesmu saņēmies, lai iet iekšā. Man liekas, ka man izdzīs ārā, bet kā pateica, ka var iet iekšā un droši kaut ko safilmēt. Tāpēc, visi saņemsimies, iesim iekšā. Hello? Yeah, we did. Good. That's just interesting how you are making a breakfast for too much people. You're the main chef? No. No? No. He's the second. I'm the worst. Worst one? Now in the kitchen there is only you. It's only me, yeah. Yeah, it's only so you are the main chef. At the moment, yes. Yeah. Yes. Okay. So making pancakes. What else? Pancakes. We've got some smoked salmon. Oh, do you know our traditional the breakfast in Latvia? What we are making? Right. Yeah. Which is? Eggs. 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 Oh, Eggs. okay. Eggs is the main ingredient. Yeah, for breakfast. Yeah, in Latvia, so breakfast can't start without eggs. I mean, it's the same in England. Who is from Switzerland here? The woman is from Poland. Yeah, he's from Scotland. Scotland. And then two of the chefs are Dutch. One of them's Bulgarian. Mūsu main chefs pastāstīja, ka viņš šeit ir gan arī main chefs, šobrīd viņš šeit ir main chefs. Viņš ir 4. Tur viņa kolēģis pateica, ka viņš ir sliktākais, bet viss kārtībā. Un izrādās šeit neviens īsti nav no Šveices. Viņš arī pateica, ka īsti šveicieši šeit īsti nestrādā. Viņiem tas pieder, bet viņi tā nestrādā. Okay, I'm not gonna bother you anymore. Yeah. Okay. Thank you. Un tālūk, tīri pīri. Pagaidīsim, kad saliks brokastis, un tad aiziesim jau safilmēt. Un lūk, tā apmēram izskatās katru rītu mūsu brokastis. Šķīvīši, kā iepriekš rādīju, šie, man liekas, arī tas stāvēja. Nē, šie ir tie ievārījumi dažādie, sausās brokastis, odziņas, kaut kādi augļi, siers, gaļa. Un tas ir lasis. Vakar bija svaigais lasis, un šis izskatās ir kūpināts. Ir vēl bulciņas, sulas. Tācīt šī, man likās, bija upeņa sula. Izrādās, šī ir bieša sula. Šis ir galds. Protams, kafija arī ir, un kapučīno un tējas, un vispārējais arī ir. Es uzmērēšu maizīti, uzlikšu pa virsu gaļiņu un paņemšu kafiju un apēdīšu tās 2 bulciņas te rādīt. Īsti vairs nav un vienīgais ēdiena tests, bet es domāju, jau tā ir skaidrs, ka te viss ir principā ļoti, ļoti garšīgi. Un tiekamies bišķi vēlāk.
Jau, mēs esam atpakaļ studijā. Neesmu filmējis neko pāris dienas. Kaut arī vajadzētu kaut ko nofilmēt, bet neesmu filmējis. Brīvīgs arī tepat sēž, viņi krāsojās, mēs gatavojamies braukt šodien ar riteņiem braukāties. Vakar mēs bijām ar pacēlājām uzbraukuši augšā kalnā. Mums likās, ka tur būs augsti un mēs jau bijām noguruši. Tāpēc mēs izdomājām, ka brauksim atpakaļ lejā. Mēs tur riktīgi forši paēdām. Mums bija pusdienas burgeri ar kartupeļiem free. Jā, šodien mēs brauksim ar riteņiem, brauksim apkārt mūsu pilsētņē, principā es varu parādīt. Mēs ņemsim pacēlāju kaut kur tur, brauksim uz augšu, tā kā vairāk uz turieni. Un tad mēs brauksim gar kalnu, apkārt visai pilsētai. Kaut kur tur augšā mēs iečilosim. Mums šodien iedos līdzi no viesnīcas maisiņu ar ēdamo, tāpēc tur kaut kur mums būs pikniks. Tad mēs brauksim visu ceļu lejā ar riteņiem, kaut kur tur lejā pilsētiņā, un tad ar pacēlāju atpakaļ šeit augšā. Un es esmu izlidojis ar to izpletni, es neatceros, es to biju pateicis vai nebiju pateicis, bet es ar viņu izlecu, ar izpletni. Kaut kāds videciņu mēs arī te ieliksim, būs riktīgi smuki. Jā, mana seja. Mēs vakar bijām augšā kalnā un tur bija tā kā it kā silti un pūta vējš, nu it kā nebija augsti. Bet realitātē tā saulīte riktīgi cepināja, jā, nu, re, kur ir rezultāts. Es esmu normāli iededzis, Rebekai bišķi mierīgāk, bet arī ir normāli. Piera visa sarkana. Jā, viņai visa piera sarkana. Tie, ar kuriem mēs lidojām, bija 2 brāļi, dviņi. Viņiem ir 48 gadi. Kaut viņi izskatās uz kaut kādiem 25. Viņi tik priecīgi vienmēr. Jā, viņi ir priecīgi. Nu, par ko viņiem bēdāties? Viņi dzīvo... Viņi dzīvo savu reālu dzīvi, viņi te lidinās. Jā, viņi nav uzspaunojušies Latvijā. Jā, viņiem spawn points nav Latvijā, tāpēc viņiem te ir easy life. Mēs visu laiku stāstu par viesnīcu, ka riktīgi kruta tā viesnīca. Es pat viņu nevaru nosaukt par viesnīcu. Viņu tiešais tulkojums ir būda, ja? Koka būda kalnos? Jā. Nu jā, nu tā varētu būt. Nu, teiksim, viesunams. Koka viesunams kalnos, teiksim tā. Nu, es jau teicu iepriekš, ka šeit izskatās viss ir ļoti luxury, jā, luxury un insane, jā, nu. Labi, kameru šodien ņemšu līdzi. Pafilmēsim kaut ko riteņiem. Paskatīsimies, kas mums sanāks, kas mums nesanāks. Īstenībā vlogu filmēt diezgan grūti, kad nav Markusa. Markus vienmēr skraidīja līdzi ar kameru, tagad pašam jātur kameru, kaut kas jāfilmē. Tīri pīri, tur 7-2, tiekās, kad īrēsim riteņus, vai kad jau noīrēsim riteņus. Hello, how are you? Hello. I am the water, buļ. Vai tu beigs stikls netīrs? Mūsu ceļojums ar riteņiem bišķīt neizdevās. Nav neviena pieejama riteņa vairāk. Tāpēc, ka baigi festivāls tur. Visi riteņi ir aizņemti, visi e-baiki, vispār viss. Iesim atradīsim kādu labu vietiņu, uzbrauksim augšā un paēdīsim tur. Ko esam uzbraukuši pašā augšā. Ka ir tas vagoniņi tie, kas brauc augšā, ko mēs tikko uzbraucām. Un vakar mēs bijām augšā tur. Bet jā, kameras līdz nepaņēmu, tad es neko nesnācu safilmēt. The Lodge, Verbier, Sir Richard Branson, Mountain Resort or Retreat. I belong to Raimonds and Rebecca. Tur būs case openings lielais. Vai, kas mums šeit ir iekšā? Mums ir, kas tas tāds ir? Noizie. Cepumi. Cepumi, ok, cepumi. 2 cepumiņi, ja? Tādi kā brauniņi cepumi. 2 cepumiņi tālāk. Čipsiki. Nice. 2 paciņas ūdens, to mēs paši paņēmām. Toblerone. Šokolādīte. Tur vēl viena ir šokolādīte. 2 šokolādītes. 2 banāni. Ok. Solid banāni. Un kaut kas ļoti vrapi 2. Jā, tā kā mēs to cēdēsim, ēdīsim.
Čilosim, skatīsimies uz beautiful. Tik vēsi un forši. Šitā nezinu, vai vēs, es vēl nesajūtu to vēsumu. Esmu uzbraukuši ar pacēlē vēl bišķīt augstāk. Ribiks ir bišķīt sabijies. Viņi saka, ka viņai šeit nav nekāda stabilitāte. Man gan viss ir kārtībā. Nezinu, es jau esmu kaut kā jau pa nedēļu pieredzis pie tiem kalniem. Un liekas, ka... Nezinu, kas liekas. Liekas jau kaut kā pierasts jau ir kalni, jā, forši, jā, smuki. Bet, es ceru, ka es pēc tam šito skatīšos. Un liksies, ka, wow, kur pie vēlnes esmu bijis. Bet jā, izskatās, ka nekur kaut kāds traileris vēl kaut kāds augstāk vēl neiet. Šis ir maksimums, tālāk jāiet ar kājņām iet. Baigi negribās. Tā pasties skatus un principā jau ir pietiekami. Jo, es īstenībā esmu pēc jums noilgojies. Kā jums vispār? Labi, karoča, ar ko mēs sākam? Ar visādiem pasākumiem, kuras biju un ko es redzēju, vai mēs sākam uzreiz ar vietu, kur es biju? Ja kāds nezināja, kuras biju jaunieši, tad es biju šeit. Es biju šitajā ēkā, paskatieties. Es biju šitajā ēkā. Rekur tas baseins, par ko es stāstīju, rekur džakūzī. Es biju vasarā, te laikam ziemas sezonā tur vajag maukt. Mani piedāvāja nomazgāt arī, jā, es atteicos, protams, pats sev vēl varu nomazgāt. Rekur, tā ēka lielā. Rekur ir vasarā, kā izskatījās. Jā, es vēl vakar tur biju, jaunieši, Rekur ir vakariņu galds, Nu, insane, prosti insane. Nav skumji būt atpakaļ, ir skumji, tāpēc, ka, Šveice tas ir something else. Šveice tas ir tā kā cita pasaule. Jaunieši. Tā ir tā kā cita pilnīga pasaule, cita kaut kāda realitāte. Tur cilvēki visi priecīgi dzīvo, tur čilo. Beigšu streamu, paldies, ka skatījāties, un stundiņu es pastrīmoju. Tas apmēram bija tā, kā es biju domājis, stundiņu ar jums pačilot, pastāstīt jums, kā man gāja, pastāstīt, kur es biju, cik krutā vietā es biju. Vairāk bildes un video jūs varat atrast manā Instagramā, izsaukuma zīme IG. Davai, čau jaunieši, Tā vīlētu sātēdi atkal nopāt. Un jūsu pielielšana vasarā